Tātad šī stundas prezentācija, ko es sniegšu, ir ļoti saspringta. Man ir apmēram 90 slaidi, un es jums tā fiksi klikšķināšu cauri, bet šī prezentācija atradīsies kārtīgai, lēnai izlasīšanai, ja? Mūsu mājaslapā. Rīt vai parīt jau, ja? Juraxcom.org. Tur mūsu prezentācijas tātad. Jūs varēsiet mierīgā prātā vēlreiz pārlasīt, jo tik daudz, tur jau katrs vārds gandrīz citreiz ir vesela grāmata, ja? Bet šodien es tā iziešu cauri, lai jums ir priekšstats par šiem milzīgajiem procesiem, kas tagad notiek mūsu reģionā. Tātad šis ir mūsu skaistais Baltijas jūras reģions un arī Anglija un Īslanda un Grīnlanda, vai ne? Un gadu tūkstošiem viņš ir bijis ekoloģisks, avots veselībai un ekoloģiskai pārtikai, un kur varēja cilvēki un visa daba smelties dzīvības enerģiju. Bet pēdējo 50 gadu laikā mums reģionā un arī pārējā pasaulē ir izlaists džins no pudeles, ja, radiācija ir nokļuvusi vidē, kur tādas vielas, kuras vispār nepastāvēja uz planētas agrāk. Un mūsu mīļā jūra un māja pie jūras, tas jau parasti ir tas, ko visi sapņo, vai ne? Bet tagad notiek vienkārši eksistenciālas izmaiņas mūsu dabā, par kurām mums ir laiks ķerties, diskutēt, lai mēs varētu negācijas šajos procesos apstādināt. Un šodien, šīs stundas laikā, es mēģināšu jūsu uzmanību pievērst atkal faktam, ka Baltijas jūra ir pasaules radioaktīvākā, par radiāciju mūsu sadzīvē, un šis termins, ko es šeit sāku, ko es pati esmu noformulējis, tas ir legalizētie kodola katastrofu vēsturiskie piemēri, ja? Jo šīs eksistenciālās izmaiņas notiek caur legālām struktūrām. Tas ir tas jaunais, ja? Kad caur likumdošanu, caur valstiskām struktūrām un dažādiem projektiem tiek izdarītas lietas, kuras eksistenciāli izmaina mūsu vidi neveselīgā virzienā, ka mums ir jāpievērš uzmanība. Un trešais par kodolu atkritumu galējo glabātuvu veidošanu pašā jūras krastā, Forsmarkas Zviedrijā un Olkiluoto Somijā. Apmēram 60 metrus no ūdens, ja? Eiropas atomskaldīšanas centrs, European Spallation Source, tiek plānots celt jūras krastā Lundā, Dānijas pusē, kas ir Zviedrijā. Un Latvija šobrīd izteikusi projektu neietekmētas valsts statusu priekš kodola atkritumu galējām glabātuvē. Bet Latvijas valdība un pagāstu pašvaldības viņas vēl var ietekmēt un piedalīties, varbūt pat apstādināt šos procesus, jo tur ir savas veto tiesības, ko piedāvā apvienoto nāciju ESPO konvencijas un arī SEA protokols. Un Eiratom un Lisabonas līgumi ir nepilnīgi, diemžēl. Tur ir ļoti daudz vājību, kuras var šāds iespējas drīzumā atņemt, ja likumdošanas joprojām tiek pārveidotas un Latvijas neatkarīgās iespējas tiek mazinātas. Un pats būtiskākais tomēr ir pats pēdējais punkts, kādi ir risinājumi, ja? Kā mēs varētu sakārtot mūsu zemi, mūsu reģionu, mūsu planētu. Jo, piemēram, šis modelis, viņš jau sakārto visu planētu. Ja, ja pieņem pareizi modelis un var paredzēt riskus atbilstoši, adekvāti, tad mēs nokļūstam jau harmoniskā, balansētā nākotnes izredzē. Un es te esmu tā višķi spēlējusies ar vārdiem un jaunas ekoloģiskās sociālās sistēmas nepieciešamība, ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās sistēmas nepieciešamība, vides un sabiedrības aizsardzībai no potenciāliem legalizētiem kodola katastrofu draudiem, kas šīs kodola atkritumu kapsētas varētu
stūri, vai ne? Jo šobrīd tur arī nenotiek zinātniskie procesi pēc zinātniskiem ideāliem standartiem, jo īstenībā, kamēr mums nav ekonomiskā struktūra pareizi sakārtot, zinātne īstenībā nepastāv, tāpēc, kad industrijas un militārais kompleks rīkojās īstenībā bez vajadzīgās viņu darbības harmonizācijas. Tātad Baltijas jūra ir radioaktīva un radiācija ir atrodama pašā ūdenī. Kā jūs redzējāt, Kris rādīja šos datus, jo pats ūdens Baltijas jūrā ir ļoti saldūdens. Jo tas ir neparasti, jo Baltijas jūra ir slēgta. Un jo viņš nav tik sāļš, tad tur, pat sakot, pašā ūdenī arī tā radiācija uzkrājas. Zivīs un citos jūras iemītniekos, īpaši vežveidīgajos divvākju kliemjos, jūras augos, urāns 238 retāk atrodams augos, jūras un upju smalkās nogulsnēs, kā piemēram Daugavas jūras grīvā un Daugavas nogulsnēs un organismos, kur atrodās cēzijums, 137, stronciums, plutonijs un urāns. Ja? Šos slaidus jūs jau redzējāt. Vairāk ūdens jūs nevarēšu piedāvāt, jo mums vēl būs citi priekšlasītāji, ja? Diemžēl. Tālāk, par šitiem mēs neaizkavēsimies. Šis slaids parāda, šis ir 98. gada sakopojums par dažādiem, kāds stāvoklis ir dažādās ziemeļu jūrās, ja? Un kā jūs redzat, tad cēzijuma līmenis Sibijas ziemeļu jūrās vissliktākais stāvoklis ir Baltijas jūrā. Un tie vēl piedāvām ir veci dati, stāvoklis pasliktinās. Tālāk par šo apgalvojumu, ka Baltijas jūra ir visradioaktīvākā pasaulē, to neesam mēs izdomājuši, tas ir Helsinki komisija. 30 gadus pastāvošo organizāciju, 30 gadus zinātnieki savāc informāciju jau, ja? Un šeit ir tikai daži materiāli, jūs varat pašķirstīt, viņus mēs diemžēl nevaram viņus izdalīt, mēs tikko viņus Helsinkos savācam, bet viņu mājaslapā helsinki.com jūs varat viņus visus brīvi PDF formātā arī apskatīt, ja? Tur ir milzīga datu bāze, ļoti skaisti pētījumi. Vienīgais es uzreiz pieminēšu, ja man neaizmirstās vēlāk, Helsinki komisija visā Baltijas jūras reģionā nemonitorē urānu. Urāns netiek monitorēts, bet pēc Eiropas komitejas radiācijas risku zinātnieku patreizējās izpratnes tas ir viens no kaitīgākajiem radioaktīvajiem elementiem. Un var sakot, viņu komisijas slēdziens tas ir, ja? Šajā materiālā to jūs varat apstīties vēlāk, novādējot šo prezentāciju, bet precīzi pārtulkojot, Baltijas jūras antropogēno nukleidu līmeņu pārsniedz jebkuru citu pasaules jūru rādītājus. Un salīdzinot ar Ziemeļa Austrumu Atlantikas un Ziemeļa jūrām, cēzijas 37 koncentrācija Baltijas jūrā ir 40 un respektīvi 10 reizes augstāk. Tas ir viņu slēdziens. Un tad kādi ir tie iemesli? 5 būtiskākie iemesli, tātad tas Baltijas jūras ierobežotā apmaiņa citām jūrām, tikai 1% katru gadu. Černobiļas avārija 86. gadā, kad mākoņi nolīja pār Baltijas jūru. Atmosfēras ir kodolsprādziens 60. gadu testu mākoņi nolīja pār Baltijas jūru. Un šī atomstacija Sellafielda Anglijā, viņi, lai gan viņi atrodās tālu, un apmaiņas ūdeņiem tikai 1% gadā, viņi tomēr arī milzīgs ir piesārņotājs, jo tur bija reprocessing plant, kā tas ir pārstrādes fabrika, ja? Kodola pārstrādes fabrika, un viņi piesārņo vidi daudz vairāk nekā parastie atomstaciju darbība. Bet tagad tur ir jau viņu darbība izmainīsies, viņi vairs tik daudz nepiesārņo. Bet, protams, arī atomreaktori Baltijas jūras piekrastē. Ja? Šeit ir parādīts, ka
ir tādas dažādas ilūzijas, ka mums Latvijā šeit ir vissliktāk un visās citās valstīs ir labāk, bet, piemēram, pēc šī pētījuma jūs redzat, kad Zviedri Fošmans un Oskars Šants piesārņo apkārtējos ūdeņus vairāk nekā Ļeņingrada vai Ignalīna un gaisa, ja? Tā mēs vēl atgriezīsimies. Šo jau rādīja Kristofers Bazbejs, bet tas ir ļoti, ļoti iespaidīgs arī apkopojums par 137 cēziju Rīgas jūras līcī, kur, ja jūs redzat šeit apakšā Rīgas jūras līcī, tur ir 20,000 līdz 50,000 bekrelus kvadrātmetru piesārņojums. Ja, un šitas ir taisni gadu tūkstošu miļā, tas ir kādus 7-10 gadus atpakaļ, ja? Un kā jūs redzat, starp Zviedriju un Somiju un Krievijas pusē tur ir rādītāji ārkārtīgi pēdīgi. Un cēzijs, viņš ir indikators visiem pārējiem radionuklīdiem, viņš ir tikai kā karodziņš, ja? Un kā jau es jums minēju, urāns netiek monitorēts. Un kas tam mums ir par kodols iekārtām apkārt Baltijas jūrai? Tāds Zviedrijai ir viņu visvairāk, un tur ir ne tikai atomelektrostacijas, kur ir 12 reaktori, no kuriem 2 ir slēgti, bet arī tur ir Studsvīta, kur radioaktīvie metāli tiek pārstrādāti, un viņi it kā tiek attīrīti, un no attīrītiem metāliem tiek veidot atkal mums produktu, metāli, ja? Kurus attīra it kā no radiācijas, un tie ir tādi ļoti interesanti produktu veidi, kuriem vajadzētu arī piesaistīt uzmanību. Un uz to Studsvītu ved viņiem ir kontrakti arī ar Kanādu un ar Ameriku, un uz turien ved pārstrādāt metālus, bet tas ir vesels stāsts, tikai tas viens. Un tad ir vēl jāpievērš uzmanīgi tam, ka veco nolietoto Zviedru atomstāciju mūžs tiek pagarināts par vairākām 10 gadiem ir sākotnēji plānotā, tagad tā ir šajos pēdējos gados. Un tāpat laikā, kad to efektāti tiek celta, 10-50% no sākotnēji paredzētā. Var sakot, efektivitāti paceļ ļoti vecos uzņēmumos. Viņi jau ir nolietoti lielā mērā, bet viņu efektivitāte tiek palielināta. Un tātad slodzi tiek palielināta, tātad kodolakrituma daudzums tiek palielināts, kas rodās lietojot šīs stacijas. Tātad atomstacijas pēdējā 10 gadē kļuvuši par visnedrošākajām pasaulē. Tas ir kaut kas jauns, ko Latvijā un arī pašiem Zviedriem ir maz izpratni. Riski un izmaksas pieaug, kodolatkrituma glabāšana ir ļoti dārgs un eksistenciāli riskants pasākums. Un kodolatkrituma masa pieaug ar katru saražotās elektrības kilovatu. Un kopsavilkumā, apzinoties budžetu, es pati esmu ekonome, un līdz ar to es arī šeit padziļināšos ekonomikas jautājumos, tāpēc, ka risinājums šīm problēmām lielā mērā arī ir ekonomisks, tādēļ, ka pamatā šīm problēmām ir nepareizie ekonomiskie budžeti un nepareizās ekonomiskās sistēmas. Ja? Un arī tas, kad militārā industrija šobrīd viņai ir diezgan liels brīvas rokas un jāpievērš uzmanīgi tam, ka atomindustrija radīja militārā industrija, lai ražotu kodolieročus. Un šobrīd it kā kodolieroči netiek pielietoti kā atombumbu sprādzieni, bet, piemēram, es satiku, man bija tāda izdevība runāt ar lielu Waterhouse firmas priekšnieku, un es tad viņam uzprasīju, nu, bet kas tad jums, tādam lielam atomindustrijas ražotājam un īpašniekam, par ko jūs raizējaties, vai ne? Un viņš saka, piemēram, es raizējos par to, kā šie kodolieroči tiek transportēti, jo tur ir visādi nolikumi, viņi nedrīkst atrast vienā vietā, viņiem tur ir visādi likumdošana, viņš transportē visādās vietās, un tad viņi atrodas uz ielas, vai ne? Viņi kaut kur braukā, mums mēs nezinām, kur viņi te braukā. Viņš, piemēram,
piemēram, raizējās par to, tas ir tāds interesants aspekts. Bet, kas tad notiek tagad? Kodolieročus it kā mēs nelietojam, viņi ir aizliegti lielā mērā, bet novājinātais urāns, tā sauktais novājinātais urāns, depleted uranium, ja? Es te atkal spēlējos ar vārdiem, drīzāk viņu saucot par pucēto vai spiclo, jo viņš jau nav nekāds vainieks. Tas ir ātoma industrijas blakus produkts, ko militārā industrija gūst pāri velti, it kā atbrīvojot atomstacijas no riskiem un izmaksām šos kodolatmiņus glabāt. Bet te un ieroči, ja, ir šobrīd pielietojamie visbīstamākie ieroči pasaulē. Viņi ir visefektīvākie ieroči, lai cauršautu tankus, lai cauršautu lielās flintis Afganistānā un citos rajonos, vai ne? Un viņi izgriež cauri milzīgām flintīm, kā karsts nācis caur sviestu, ja? Bet viņiem apkārt rodās tas sauktais novājinātā urāna mākonīts, vai ne? Un tie putekļi tur apkārt izplatās, un tad tās daļiņas, par kurām Kristofers runāja, viņas arī izplatās, ja? Un tad tiek sabojāts cilvēku DNS paliekoši, ja? Tas ir, kā sacīt, jāsaka, neārstējams sekas, un tur ir tas kontroversiāls it kā jautājums, bet tas, ka Irākā un Dienvidslāvijā un Gāzā viņš tik bijis liekos, tas vairs nav kontroversiāli, ka Afganistāna tur ir dažādi viedokļi, bet pierādījumi ir daudz, ka Afganistānā viņš arī tiek lietots. Tur ir, kā sakot, jāpievērš tam uzmanību, ka īstenībā atomstacijas viņiem ir militāras industrijas mērķi. Un te un citi radionuklīdi gaisā un ūdens plūsmās nokļūst, tad, kad tie putekļi pa gaisa plūsmās tiek pārvietoti. Un redz, tur ir tas aburtais loks veidojās, jo tā jau nav, vai ne, ka tie cilvēki, kas izveidojuši šīs sistēmas, necieši no viņām paši, ja? Tāpēc arī mums ir tāda pārliecība, ka mēs šo jautājumu varēsim atrisināt, jo pats militārā industrija un arī tas pats Waterhouse priekšnieks, vai ne, viņam jau arī rāda saslimst ar visām slimībām, un neviens jau nav priecīgs par to, kad ir nesakārtot mūsu vidi, ja? Vienkārši tās sistēmas, šīs piramidālās sistēmas, viņas ir tik izlutināti, nekaunīgi, spēcīgas palikušas, ka pie viņām tā grūti piekļūt un sakārtot to visu. Bet, pamazām mēs tā neatlaidīgi un mīļi runājoties, gan jau to visu iespēsim. Un tad, jo tie radionuklīdi, viņi jau iepatina mūsu zemes un mežus un okeānus un jūras un upes un ezerus un veido šos legalizētos kodola katastrofu procesus, no kuriem mums vajadzētu apstādināt mums viņus. Un tā tad, es tad višķi par daudz runāju, man jāsteidzās, tad pārtikā, dzeramajā ūdenī, keramikā, metāla izstrādājumos, plastmasās, benzīnā, malkā, viņš taču atrodās pelnos, ja? Pelni, piemēram, malku, tad dedzinot, vai uzmanīgi, tā vien nevar tā viņus. Tur vajadzētu uzmanīgāk, lielāku kontroli pār šiem jautājumiem. Un šobrīd mums kontroli ir ļoti minimāli, ja mums vajadzētu sakārtot vairāk šos jautājumus, jo uz pārtiks pat vairs nav izcelsmes zemes, ir tikai pakotājs, piemēram. Un Černobiļa ir otrais lielākais Baltijas reģiona piesārņotājs, ja, un katastrofa 86. gadā. Ļoti interesanti, ļoti žēl, ka Dats izgāja ārā, jo šitas jautājums tieši par to, ka un Rolands Bebrs arī, diemžēl, ir izgājis, bet ministrijām ir šobrīd iznāca tā, ka ministrijas var arī būt par veidiem, caur kuriem tiek veidots valstisks terorisms, kur šie eksistenciālie legalizētie katastrofu veidi, caur kuriem tiek īstenoti. Ja? Jo, piemēram, Černobiļas katastrofa, viņa jau nebija nelaimes gadījums, kā mēs šeit dzirdējām dažus tulkojumus. Tas jau bija no ministrijas pasūtīts tehnisks eksperiments, kura laikā tika atcelt drošības sistēmas 6 pakāpēs. Un tātad tas ir legalizēts kodola katastrofas avots, ja? Un to nevajadzētu aizmirst, jo neviens jau netika sodīts, jo viss notika pēc pasūtījuma, pēc likumīgi. Un tāpat tās virszemes kodols
sprādzienu piesārņotājs numur 1. Ja? Viņi sākās 59. gadā, ilga pār 10 gadus, pirms tie tika aizliegti. Un tie ir lielākais kodola piesārņotības avots, un tas arī ir legalizēts kodola katastrofas avots. Un tad ir vēl šis pētījums, ko jūs arī varat nolādēt. Viņi arī neaizmirsties šo jauno mājaslapu, Volunteer Region Reactivity Watch.org, tur ir ļoti daudz informācijas par šiem jautājumiem. Un šis pētījums, ko ir veikusi Zemes observatorija Kolumbijas Universitātē un Dinamikas institūts, Geosfēra Dinamikas institūts Maskavā, parāda, šie ir pazemes kodola sprādzienu testi. Ja? Šitas ir 30 gadu laikā izdarītie pazemes kodola sprādzienu testi, 66. līdz 96. gads. Un kā mēs redzam, tad Krievijas teritorija ir īstenībā pazemes ūdeņi ir eksistenciāli uz visu nākumu, uz visiem laikiem sabojāti. Ja? Tā kā smejies vai raudi, bet ministrijām vajadzētu višķiņu padomāt, tomēr šie visi zinātniskie projekti jau ir gājuši caur ministrijām. Viņi jau ir, kā sacīt, jāsaka, apstiprināti un tie nav nekādi joki. Un tāpatās arī šie kodola atkrituma projekti, kas tagad tiek plānoti Baltijas jūras reģionā, viņi arī tiek apstiprināti nepārtraukti. Bet kaut kas mums sistēmā ir galīgi nav kārtībā, mums to vajadzētu sakārtot. Tātad kodola atkritumu galējo glabātuvju veidošanu pašā jūras krastā Fošmarkā, Zviedrijā un Olkiluoto, Somijā. Tātad šie ir potenciāli legālo kodola katastrofu. Ja? Un šādi izskatās tas Fošmarkas plāniņš. Ja? Tas ir apmēram 100 km virs Stokholmas. Pašā jūras krastā, kā jūs redzat. Šeit atrodas jau reaktori, kas tur darbojās atomstacija, un tur atkal līdz ar to brauciet, ja ar atomstaciju kaut kas nokļūst, tur ir rodās divējādi tie risku draudi, bet šis process, šeit es neesmu paspējis pārtulkot, bet, var sakot, šo kodola atkritumu glabātuvi viņu taisās turēt vaļā 50 līdz 60 gadu laikā, ja? Un viņai vajadzētu būt gatavai kaut kur uz, tās mēs redzēsim, var sakot, 12 tonnas kodola atkritumu viņā taisās liela, apmēram 6004 metri lielas kapsulas, ja? Un tās šahtas tur ir apmēram 3 līdz 4 km garas, kurās liks tos kodola atkritumus, un kopējā tuneļa garums ir 70 km. Nu jā, tā aizsardzības zona bija 3 līdz 4 kvadrātkilometri. Tāds. Un tas ir tieši šitas skats, ja, tā ir tās atomu elektrostacijas, ko šobrīd redz. Un šitas ir Olkiluoto, Somijā. Viņu plāns arī par kodola atkritumu glabātuveni pašā jūras krastā, ja, tā skicīte. Un Olkiluoto viņi jau ir ierakušies 400 metru dziļumā, viņi jau ir tos tuneļus izrakuši, un tur viņi sāks darbību jau 2020. Gadā. Un es esmu piedalījusies šajos procesos apmēram 3 gadus, piedalījusies Zviedrijā visos, jo tur ir iespēja nevalstiskām organizācijām sekot šim projektam. Un līdz ar to es esmu ļoti izveidojusi tādu neparastu kompetenci, ka es zinu daudz par šo KBS3 saucamo tehnoloģiju, kuru izmanto, lai šos kodola atkritumus tur glabātu. Ja? Un tur ir tā kapsula, vai ne? Te ir tie palielinājumi, te ir tā pati kapsula, tā maziņā, šitie tie urāna mazās pērlītes, viņas ir ļoti maziņas īstenībā, ja? Un te viņas iekšā tajā kapsulā vairākos tādos garos cilindriskos stiebros saliek iekšā,
sakot kapsulu 4-metrīgo iegūt iekšā klintī un viņi ieliek mālos. Un pēc tam, redz, tā kapsula ieliekojās šeit. Jūs redzat, šeit ir atkal samazinājums. Redzēt, šeit tā kapsula tur pulēs apakšā ir ieplānots, ja? 500 metru dziļumā. Šitas ir... Un tātad 6000 tādas kanistras, 26 tonnas katra, bet katrā ir tikai 2 tonnas kodolakritumi, ja? Un kopā 2000 tonu atkritumu paredzētu šobrīd no 18. līdz 2050. gadam Zviedrijā ievietot, ja? Un tur ir tā viena uzreiz uzkrītoša kļūda ir tāda, ka 100 000 gadus ir teikts, ka šai glabātuvei jāglabā mūs no šiem kodolakritumiem. 100 000 gadus. Varētu teikt, cik daudz, ja? Kas būs pēc 100 000 gadiem? Bet īstenībā, kad parēķina urāna uzsabrukšanas laiks, ir 4,5 miljārdi gadu, ja? Un, kā Kristofers Bazbīgs man ir pastāstījis, tad, lai urāns kļūtu pilnīgi nekaitīgs, ir jārēķina, ka tas uzsabrukšanas laiks reiz 10. Tad tas ir apmēram 45 miljārdi gadu, ja? Nu, vārds sakot, uz visu atlikušo planētas eksistenci. Un tātad šī KBS3 metode, ko izmanto, lai novietotu kodolaktritumus klintīs. Un klintis nav tās pašas cietākās, kas ir izvēlētas. Tur ir tā vieta izvēlēta, tāpēc, ka tās bija vienīgās vietas, kur iedzīvotāji nestādīja savas veto tiesības, kur viņi nevēlās kodolaktritumus. Un tas ir tieši pie kodola stacijām, jo tur jau cilvēki strādā ar atomu enerģētiku, un viņi ir pieraduši vienīgie, kuri varēja necelt veto. Tās nav labākās klintis, kas ir izraudīts, un tas nav labākais novietojums. Tas ir vienīgās vietas, kur neuzlika veto cilvēki, ja? Un kāpēc tas ir jūras krastā? Tas ir tāpēc, ka tās bija vienīgās vietas, kur iedzīvotāji neuzlika veto. Lai gan jūras krastā atrasties kādiem kodolakritumiem, protams, nav piemērot vieta. Un tālāk ļoti ātri man jāmēģina pieminēt, ka varas kapsulas Koradē bija tikko milzīgs seminārs zinātniekiem par šo tēmu. Pagājuši pavasar kalnu iezīme vienmēr ir plaisas, ja? Un tā bentonīta māla daļiņas pārnēsā radioaktīvās vielas, tas arī netiek runāts, tad tie mālas to vara kapsuli liks guldīs iekšā, viņi kā blīvi un jauki, bet tur atklājās, ka uz tām māla daļiņu sieniņām, tās sieniņas ir tik milzīgas, viņām ir tās tik milzīga ir tā platība, ka tur tie radionuklīdi ļoti labi saguļās virsū, un viņi tad arī var pārnēsāties ar ūdeni ar tām māldaļiņām uzgūtušies. Un tur ir arī interesanti, ka tur ir Ivars Neretnieks, ja jūs redzat pētnieks, varētu ar viņu pakontaktēties. Viņam, protams, visi ir ļoti interesēti un apmierināti ar šiem projektiem, jo tie ir viņu maisas darbs. Bet ļoti interesanti būtu noteikti nodibināt kontaktus. Zviedrijā ir bijušas 58 zemestrīces, jāpiebilst, un 16 no kurām tika ievērojams, ka izraisījuši tsunami, bet tad mēs runājam par laiku vairāk 10 000 gadu laikā. Un nākošie attēli ir no Zviedru ģeoloģijas profesora Nils Aksel Mörner prezentācijas. Šeit ir tātad Zviedrijas karte, ja? Un tas pošmārķis atrodās tieši šeit. Un šeit nav nekāda mierīgā seismiskā zona. Man tur ir vēl cits smalkāks Zviedrijas kartes, tagad jauns. Tur ir vienkārši, tur ir pat plākšņu virzība, tur ir ļoti slikts rajons, kur ir ieplānots. Bet un tie punktiņi, tie ir zemestrīču rajoni. Un šitas ir tāds kopsavilkums ilgtermiņa seismikitāte KBS modelis. Neapmierina viņš nosauc šo bildi. Un šeit ir enerģijas līmeņi, ja tā ir Richtera skalas
zemestrīču likteņskars un enerģiju viņu līmeņi. Un šeit, redz, viņš ir tā salicis to, lai parādītu, ka šitā ir viņa oficiālā ģeoloģiskā datu bāze. Šitā ir uzņēmumi, kas veido kodolatkritumu glabātuvi. Viņu sauc SKB. Tā ir viņu datu bāze, ja tā ir nepietiekoša. SKB izmanto tikai datu bāzi līdz 5. Richtera skalai. Viņi nav publicējuši pārējos ilgstrīdus, kas ir notikušas Zviedrijā. Un viņu paredzējums ir kādu nākošo 100 000 gadu laikā. Mēs nerunājam par 45 miljardiem, ja? Mēs runājam par 100 000 gadu laikā. Notiks apmēram 1000 6. Richtera skalas zemestrīces Zviedrijā. 107, 10, 8 un 2 vai 3 sievītes, ja? Var sakot, tas ir ļoti nopietni. Bet tas, ziniet, tie SKB paredzējumi, redz, viņiem tur ir pavisam citi tie mazie cipariņi. Un tad vēl ir profesora Mörnera, viņš pievērš uzmanību metāna gāzei, kas atrodas klintīs. Jo, kad nāks ledus laikmets, tāds metāna gāzes ledi pārvēršas pēc tam atpūstot ledus laikmetam, ja, no viena metāna gāzes ledus litra rodās 168 litri gāzes, un viņš ļoti strauji pāriet no ledus gāzes formā. Viņam nav tās starp formas. Un līdz ar to notiek eksplozija, ja? Kas arī atrodās klintīs šī metāna gāze, kas arī SKB nav runājuši savos draudu paredzēšanas scenārijos. Un Baltijas jūras reģiona eksistence līdz ar to ir apdraudēta, jo ja teroristiem izdotos glabāt vai detonēt sprāgstvielas, viskaitīgākie kodolatkritumi izplūst jūrā. Un nav vajadzīgi nekāda terorista arī, jo interesanti ir tas, ka tagad, kad SKB nopublicējuši, kā viņi plāno šo procesu, tad tur pietiktu ar neparedzētu incidentu darba procesa laikā pildot kodola atkritumu glabātuvus, jo darba process paredz sprāgstvielu un kodola atkritumu paralēli nogādi pazemē, jo tas apjoms jau ir ļoti liels tai glabātuvai. Viņu neizkurps pa priekšu un pēc tam sāks novietot lejā kodolatkritums. Nē, viņi izurps vienu stūri apakšā un jau uzreiz sāks novietot un tālāk kurps pārējos tuneļus. Un tas notiek paralēli caur vienu ieejas tuneli, ja? Un, var sakot, tur paralēli mainās sprāgstvielas un kodolatkritumi. Viņi notiek paralēli lejā, un tiek nogādāti. Tad tur ir ļoti milzīgi riski un pastāv šis mīts, ka Zviedrijā viss tiks sakārtots, galīgi vairs nav, jo Zviedrijas ekonomiskā situācija arī ir ļoti sāpīga. Kļuvusi pēdējo gadu laikā, jūs jau zinat, Volvo un Saab visi bankrotē un ķīnieši uzpērk un bezdarbs ir milzīgs un kārtības tur arī palicis ļoti maz. Kā jau es pieminēju, kodola atomstacijas kļuvušas viens no bīstāmākajām pasaulē. 2006. gadā vasarā Forsmarkas atomstacijā tieši virs šīs paredzētās kodolatkritumu glabātuves notika incidents, kurš vienkārši nejaušības dēļ nepārvērtās līdzīgās sekās kā Černobiļā. Protams, tur ir modernāks reaktors, tur nebūtu tādas sabiedrībai tik smagas sekas var būt, bet pati tā tehnoloģija nebija sakārtota un arī visas šīs aizsardzības jostas nenostrādāja. Un pēc dažu speciālistu secinājumiem tas bija pēc Černobiļas visbīstamākais akcidents. Ja? Tas bija jūlijā 2006. gadā Forsmarkā. Un tātad cita iespēja glabāt virs ūdens līmeņa kalnos kodola atkritumus, kā piemēram šajā bildē viņus kontrolēt un, ja sāk kaut kas teksēt, pārpakot. Bet tur atkal militārā industrija, kas arī varētu ļoti interesēt, jo tad viņiem piekļūst pie visiem šiem radioaktīvajiem elementiem. Tur
šeit ir vēl viens piedāvājums, kā viņus varētu glabāt. Tas ir ļoti dziļi, 3,5 km dziļumā, būtu atpacums glabāt, ja? Un līdz ar to viņi arī ievērojami samazina iespēju radiācijai noplūst gruntsūdeņos, ko lietot dzīvā dabu. Bet tur atkal, protams, visur ir milzīgas problēmas. Bet tālāk ir šis jautājums par to, kāda ir mums informācija par šo projektu, kodolatkritumu glabātuvi. Jūs internetā varat atrast SKB mājaslapā šo informāciju, bet viņam, protams, nav Latvijas struktūra, tāpēc, ka Latvija ir izteikusi, ka viņa nav ietekmēta. Šobrīd Latvija paziņojas, ka Latvija ir no šiem projektiem neietekmētā valsts. Tāds ir oficiālais Latvijas status. Un tāpēc mums ir šajā deklarācijā piedāvājums atdzīvināt pārskatīt šo statusu un palūgt, lai Latvija atkal piedalītos šo procesu apskatē, jo tad arī šeit būtu latviski materiāli un krieviski varbūt, un tad arī viss varētu lasīt un domāt un izteikt savus priekšlikumus, jo te ir, redziet, ilgtermiņa drošības pārskats, ja? Piemēram, viņš ir 2006. gadā uztaisīts, bet process tagad, redziet, šitas nākamais darbs. Tikko februārī es piedalījos pēdējā sanāksmē, kur nevalstiskās organizācijas arī varēja izteikt savu viedokli par šīm Zviedru nevalstiskās organizācijas, ja? Par šiem procesiem. Lai gan galīgais ilgtermiņa seku analīzes ziņojums vēl nav gatavs. Var sakot, šī tā ir pārsimts lapas puses A4 formāta grāmata. Tur par radiācijas riskiem bija tikai 2 lapas puses. Tur bija par to, ka varbūt vārdīte viena tur dīķi pazudīs aizsargātā. Tur bija par to, ka būs liela uz ceļiem trokšņi no mašīnām, kas vedīs kodola atkritumus. Tur bija pārskats par to, kā ūdens līmenis varbūt drusciņi nokritīsies dažos tīķos. Un tādas tēmas visu dienu tika apspriestas, bet 2 lapas puses par radiāciju tikai. Un tajās ir nopietnas kļūdas. Piemēram, tās lapas puses 37. 38. lapas puses. Šis darbs nav atrodams angļu valodā, viņš ir tikai zviedriski. Bet viņu var nolādēt zviedriski no interneta, ja? Un to jūs atkal atradīsiet visu informāciju šajā mājaslapā, Latvijas jūras reģiona radiācijas riska monitorā. Un, var sakot, tajā 37. 38. lapusē, kas tur atrodās? Tur atrodās pateikts pilnīgi unikāls apgalvojums, ka pēc 100 000 gadu šie kodola atkritumi šajās kapsulās būs tikpat nekaitīgi kā apkārtējais dabiskā vide. Un tas taču ir vienkārši unikāli, kā tā var uzrakstīt. Un tad, kad tur ir lielākā daļa no šajā satura ir urāns, vai ne, un tam ir, kā jau es minēju, lai viņš kļūtu tikpat nekaitīgs apkārtējā vide, viņam vajadzīg 45 miljardi gadu. Viņš ir 100%, 99,9% tikpat kārtīgs pēc 100 000 gadiem, cik viņš bija. Un tāpatās tur ir tāda kļūda, ka tiek paziņots, ka ir pietiekoši pielietot šo ICRP radiācijas risku novērtēšanas modeli, par ko Kristofers Vazbijs stāstījums, ja? Bet, jo Zviedrijas radiācijas drošības aģentūra SSM.SE tā ir paredzējusi, ka pietiek viņu pielietot, un tad viss būs kārtībā. Bet tā jau nevarētu īsti būt, jo Eiropas Savienības likumdošanā iesaka pielietot viskompetentākos modeļus, tātad arī šim jaunajam modelim vajadzētu piedalīties šajā procesā, ko es arī pati šajā 6. februāra seminārā nodevu SKB vadībai un
var sakot, mēs ielikām šo modeli iekšā procesā, un viņiem ir jārēķinās, pārēķināt viņu modeli, bet mēs nezinām galīgi, vai viņi to darīs, un kā var vispār aizslēgt šo procesu, jo vairāk kā nekādas tikšanās ar sabiedriskajām organizācijām nav paredzētas. Viss. Bet starptautiskajā līmenī ir paredzēts tagad sākties šī ESPO konvencijas process. Ja? Un tur, var sakot, visas valstis apkārt Baltijas jūrai var piedalīties, un arī Latvijas vides ministrija varētu pārskatīt šo savu un izveidot, pārvērtēt šo statusu, kad Latvija sāk piedalīties šajos procesos, lai mēs varētu visu šīs nekārtības izlabot, ja? Lai mums būtu nākotne bez šiem legalizētajiem kodola katastrofu draudiem. Ja? Un interesants ir vēl viens projekts, Eiropas atomskaldīšanas centrs, European Simulation Source, kas tiek plānots celt jūras krastā Lundā, Zviedrijā, Dānijas pusē, kā es jums minēju. Un viņš, var sakot, ir plānots arī ļoti skaistā auglīgā zemē ievietot viņu. Un tā viņš apmēram tiek dizainēts, un tā viņš varētu izskatīties jūras, netālu no jūras atkal. Un tur, kā jūs redzat, šeit ir tas neitronu pātrinātāju, tā saucamais lielgabals, lai varētu saprast tautā vai ne. Tas tāds zinātnisks projekts, šeit tos neitronu stādus izšauj, un šeit mērķīgi viņi ietriecās, un tad tur it kā varot analizēt un apskatīt visādus komponentus. Un tas ir ļoti avansētā zinātniskā līmenī tiek aprakstīts, ka tur būs ļoti daudz rakstīties viņu mājaslapā, kas tur tiek parādīti. Tur būs ļoti daudz vērtīgu ieguvumu sabiedrībai. Bet par ko netiek rakstīts, kad šāds lielgabals, saucamais, ja, pēdiņās. Viņš ir viens no 3 pamatobjektiem, kas ir nepieciešami kodola atkritumu transmutācijas fabrikai nākotnes, kas ir nākotnes tāda iekārta, ko atomindustrija cer izveidot. Ja? Un šis ESS protonu pātrinātāja akselerātors ir tāda ierīce, kas ir augstas enerģijas protoniem, bombardējot mērķi, atbrīvot tā neitronus, un nākotnes kodola atkritumu transmutācijas sistēmā būs nepieciešams tāds neitronu lielgabals kā ESS. Var sakot, celtniecība tiek uzsākta jau plānota šogad, un pirmie neitroni būs darbībā pēc 7 gadiem, un iekārtas pilnībā darbosies ap 2020. gadu. Un projekta aptuvenās izmaksas paredzētas uz 20 miljardiem Zviedru kronu, jeb 2 miljardi eiro. Un no tām daļu paredzēts ievākt no Baltijas jūras reģiona valstīm. Un 30% iegūtas Zviedrija pati. Un Latvija šajos procesos visos piedalās, un latviešu zinātnieki, cik es esmu diskutējusi, Latvijas zinātnieki ir gandarīti, jo viņiem iztiks minimums, neviens nepalīdz viņiem ar iztiks minimumu, viņiem ir jāsako projektu naudiņām, un kā saka, arī alternatīvās informācijas nav zinātniekiem Latvijas par šiem, piemēram, šāda informācija diezgan Latvijas zinātniekiem arī ir, ja? Tāpēc mums jāsāk domāt par to, lai informācija nebūtu vienkārši biznesa projektu līmenī, lai būtu tiešām zinātnisks balans šajās lietās. Un tas, ko vēl cilvēki nezina, tas ka Zviedrija ir pasaules lielākā ieroču ražotāja uz iedzīvotāju rēķinot. Un šis projekts, Eiropas valācija centra veidošana, tur jau, tas ir globāls projekts. Es, piemēram, zvanīju šī projekta direktoram Kolinu Kārlailam, aicinot viņu uz mūsu semināru, un, kad es viņam zvanu, viņš man atbild Amerikā. Es viņu pamodinu nabadzību un atvainojos, bet es viņam zvanu uz Lundas universitātes Zviedrijā, uz oficiālo telefonu, ja, un viņš pamostās Amerikā, vai ne? Tad ir tie jaunie laiki, kad nacionālie projekti
ir globālu interešu projekti bieži vien, un to ir grūti tā uzreiz atkodēt, bet vajadzētu sākt skatīties, kādas intereses veido savus projektus mūsu reģionā, un vai mēs viņus tiešām esam ieinteresēti šeit atbalstīt. Tāpat tās Eiropas spēlācijas centri aktīvi plānotāji ir Francija un Anglija, un tur ir Francija lielākais kodolieroču ražotājs pasaulē, un Francijā ir 30 atomelektrostacijas, ja, un tas ir saistīts lielā mērā iespējams ar šīm kodolatkritumu glabātuvēm. Jo, ja jau mūsu reģionā plāno taisīt milzīgas kodolatkritumu glabātuves, pirmās pasaulē, ja, un iespējams šāds zinātnes projekts var pāraugt par kodola atkritumu. Var sakot, ko nozīmē kodola atkritumu transportācija? Tas nozīmē, ka kodola atkritums samazina bīstamības ziņā un viņu kaitīgumu ilguma ziņā. Un viņu tilpumu samazina. Ja? Tas lielais lielgabals, viņš izšautu tur kaut kā dozē cauri, un viņš tā kaitīgumu samazinātos un varētu sapāst 10 reizes mazākās kapsulās to pašu apjomu. Tur tas nākotnes fantastiskais ieguvums varētu būt. Un, protams, ka tādu iekārtu vajadzētu taisīt, ja mums ir daudz kodola atkritumu. Bet mēs lūdzu gribētu zināt, ko jūs plānojat taisīt, un mēs gribētu arī piedalīties izlēmt, kur mēs liksim tādas iekārtas. Ja nevis, ka tur citas tautas saplāno, ko viņi mūsu zemē liks, un kad mūsu bērniem būs jāstrādā par Eiropas un iespējams par pasaules kodola atkritumu glabātājiem un apstrādātājiem. Ja? Tāpēc mums vajadzīgs ir, kā es jau pieminēju, cits ekolo-ekono-sociālais struktūru pamats, lai mēs kā neatkarīgs tautas varētu arī iespējot šos procesus. Nu, šeit ir citi riski par radioaktīvo dzīvesudrabu šajā iekārtā un par to, ka Zviedrija pat nav klasificējušojas kā nukleāru celtni. Bet nu, tur mēs neiedziļināsimies, to jūs varat apskatīties paši. Šeit ir visi tādi pierādījumi par to, ka tā ir nukleāra celtne. Un šeit ir, piemēram, parādīts, cik ļoti attīstās neitronu sabiedrības, var sakot, milzīgi resursi tiek ieguldīti šajās zinātnēs Ziemeļa Eiropā. Un tas arī ir rādītājs tam, kad lielajiem industriju korporācijām ir tādi plāni mūsu reģionā. Un var sakot, lai šādu ESS uzņēmumu pārvērstu par transmutācijas fabriku, tur viens no komponentiem ir tas akcelerators, tas lielgabals, ja? Tad tur vēl jāpiecina klāt veicinātāja reaktors, kur to transmutāciju veikt, kodola atkritumu transmutāciju veikt. Un vēl ir vajadzīgs tas processing plant, tas bija tas, kas Sellafieldā bija, tas pārstrādes fabrika, ja? Tur ir vajadzīgi 3 komponenti, bet paši saprotiet, ja jau viņi 20 miljārdus iegulda Lundā tagad, lai taisītu vienu no šiem komponentiem, kur tad viņi pasaulē tos pārējiem? Viņi jau neieguldīs vēl kaut kur. Tāpēc ir šitie indikātori, ka šis reģions tiek plānots ļoti nopietni kodola atkritumu glabāšanai lielā mērogā. Un šeit ir arī Zviedrijas alternatīvās enerģijas organizācijas fiziķis un vadītājs izteicies par šīm aizdomām. Un tātad tagad pie risinājumiem likumdošana, ESPO konvencija, pusējā protokols, Eiratomas, Lisabonas līgums. Un Latvijas nostāja varētu būt izšķirošs, jo ja mēs saorganizējamies un uzliekam veto, tad tādu projektu nevarētu vispār šeit būt šajā reģionā. Pietiek ar vienu pašu Latviju, kas pateikt nē. Bet, kas to zina, kā mums ies? Un šeit ir par tām likumdošanām bišķiņi aprakstīts, tur jūs varat pastīties vēlāk. Un ļoti interesanti ir, ka tas Eiropas Savienības pamatā ir arī Eiratoma līgums. Un Eiratoma līgums, viņa mērķis ir izplatīt atomindustrijas pētījumus dalībvalstīs un sagādāt nepieciešamos resursus atomindustrijas attīstībai.
Pat sakot, atomindustrija un atomenerģija tiek privileģēta pār visām citām jau pašā Eiropas Savienības pamatlikumā. Un arī Latvija tagad ir Eiratom un plaši vajadzētu arī pārskatīt. Ļoti interesanti arī tas, ka Eiropas parlamentā ir likumdošanas akts, kas paredz, kad, ja parādītos jaunas liecības, kad atomindustrija nav droša, tad ir jāpārskatā Eiratom likums, tāpēc būtu varētu mēs vērsties arī pie mūsu parlamentu pārstāvjiem, vienkārši skaidrojot šo modeli, un tad būtu jāpārskata visa Eiratom likumdošana, un varētu notikt milzīgas pārmaiņas. Jo vēl ir interesanti tas, ka Eiratom līgums ir pārāks par visām instancēm, jo tā 3. punktā ir rakstīts, ka tur ir pilnīgi naturāli, kā jūs redzat, rakstīts, ka Eiratom uzdevums ir jāīsteno sekojošām instancēm Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai, Eiropas augstākajai tiesai, Eiropas padomei, auditoru revizoru tiesai. Tas ir ielikts Eiratom līgumā, ka šīm institūcijām, ko mēs domājam, teorētiski Eiropas parlaments izvēlās labāko enerģijas formu, tā nav. Eiropas parlaments pakļauts Eiratom likumdošanai, ka viņiem ir jāīsteno Eiratom mērķi. Un līdz ar to viņš ir privileģēts. Ja? Un tāpat tās Briseles simbols ir atomiums. Un tas balstās uz Ogļu un tērauda apvienības 9. māja līgumiem, kur zināmas grupas no Francijas, Rietumvācijas, Itālijas, 3 Benelux valstīm, Beļģijas, Luksemburgas un Nīderlandes parakstīja to līgumu tieši ogļu un tērauda biznesa īpašnieki. Ja? Un tur ir arī militārās struktūras, vai ne, visas aizsniedz kopā. Un kā mēs esam ievērojuši, tad ar politiskiem līdzekļiem ir ļoti grūti kaut ko panākt. Un tā arī tas Lisabonas līgums tika pieņemts. Un ja paskatās Googlā Lisbon Treaty Wiki, tad atrod tabulā statistiku par visu parlamentu politiķu balsu skaitu dažādās valstīs par šo Lisabonas līguma procesu ratificēšanu. Un nopietnas politiskais pretsvars līgumam ir bijis vienīgi Anglijā. Visur citur visi šie līgumi ir izslīdējuši. Tagad, protams, arī Īrijā, vai ne, kā mēs esam dzirdējuši, bet tas arī jau ir viss. Tagad ļoti sāk likumdošana tiek vēl pasliktināt, lai mums būtu vēl mazāk ietekmes un iespējas apstādināt šos industriju plānus. Un tāpēc ir šis jautājums par ekolono-sociālās sistēmas jaunas izveidošanas nepieciešamību. Un es jums gribēju ieskicēt dažas iestrādes ļoti ātri, ja pastīties vēlāk. Pats būtiskākais, protams, būtu iztikas minimuma garantija visiem, un īpaši zinātniekiem, jo objektīvas zinātnes pamatgarants ir tas, ka zinātnieks nav atkarīgs vai ne no kaut kādu projektu naudām, ka viņš var neatkarīgi paust savu viedokli. Jo pagaidām projekti mums ir ar dažādu interešu pārstāvniecību, tad mēs joprojām esam feodālismā, modernajā struktūrā. Bet mums jāizveido kāda sistēma, kur cilvēki kļūt neatkarīgi. Ja? Un tad mēs īstenībā dzīvojam laikos, kad mēs to varam izdarīt. It sevišķi tagad, kad notiek šī milzīgā ekonomiskā krīze, visi ir sapratuši, ka sistēma nedarbojās. Un tagad izveidot jaunu, labu sistēmu ir pilnīgi iespējams. Jo visi ir nobrieduši tam. Un, piemēram, šeit jūs atradīsiet vienu tādu iespēju, Citizens Income sistēma, kur visiem iedzīvotājiem ir iedotas iztikas minimums, un tad viņi visi var plaukst darbību, attīstās ekonomika. Un tad otrs aspekts ir par šo piramidālo sistēmu, kurā mēs esam ieslogoti un kur caur šo piramīdas kursteni izgūt pasaules labklājību, varētu tā to noformulēt. Un šīs katastrofas, par kurām legalizētas katastrofas, ir kļūdu summa, vai ne? Jo šajā sistēmā ir tik daudz kļūdu, kad to summu
tūmā izveidos pilnīgas katastrofas, ko mēs paši sev iznīcinām. Un tas, tur atkal tā naudas sistēma, Bretona Woods interešu pārstāvniecība ar to naudas sistēmu un Latvijas banka vispār neatskaita Latvijas valdībai, kā sacīt, jāsaka, mums ir jāķerās šīm sistēmām pie ragiem, tā nevarētu vairāk eksistēt. Un atkal es atgriežos pie domas, ka neviens no šiem slāņiem mēdz runāt par to, ka daudz jau ir ieinteresēti un tās struktūras ir ieinteresētas, bet viņi tāpat saslimst, viņi tāpat tās ir neapmierināti. Ja? Šajā piramidālajā sistēmā neviens no slāņiem nav pasargāts no šo legalizēto kodola katastrofu sekām. Un es domāju, ka mums absolūti noteikti tas viss var izdoties, ja tikai mēs sāksim likt priekšā šo faktu, ka mums ir jāķerās šīm pārmaiņām. Un radiācija bojā visu dzīvi, ko radīt DNS, radot jebkādas slimības. Jebkāds. Vēzis ir tikai indikators. Jo līdz ar to, ka DNS tiek bojāts, jebkādas slimības var rasties un autismu pieaugums un tā tālāk. Un tātad no piramidālās hierarhijas uz saules universālo struktūru. Tas ir tas, ko es gribētu pievērst uzmanību. Jo arī vēsturiski mēs zinām, ka ir bijuši milzīgi gadsimti laiki ar saules kā dievības cikliem. Un šī saules universālā struktūra ir tāds variants, kas ir arī paskatoties zvaigznēs. Viņš ir izklāts un pieejams jau filozofiskā veidā, un tas ir katras dzīvības vienības un etiskās kopas neatkarības un aizsargājumības pamats, un kur visgaišākie enerģijas avoti gūst vislielāko ietekmi. Ja? Tā kā saule izplata savu enerģiju, visu dzīvo apstarojot. Un mums ir jāizveido tāda pati sistēma. Tā jau pastāv, tur jau zinātnieki jau mums tagad ir un visu informāciju pieejama. Open Source Network, kur visi var savus jaunos lieliskos atklājumus salikt. Nu, te jūs vēl varat pastīties, ja? Un minimālu valsti un īstenībā valsts jau arī, vai mums ir vajadzīga laba datorprogramma, pilnīgi pietiekoši, lai visiem būtu iztikas minimums un, lai būtu sakārtot valsts, nevajag nekādu milzīgu valsts aparātu īstenībā, vajag labu datorprogrammu, kas ieskaita cilvēkiem minimālo algu un viss var strādāt, vadoties pēc etiskajiem un sakrālajiem likumiem. Kompetence kā divatnīga orgāna saule, te mums par to nepaspēsim runāt, bet īstenībā tas ir tas, kas aizvieto piramidālo struktūru, ja? Šis saules princips, kur šis saules centrs ir kompetenču ģeogrāfiskais globus, kur mēs varam šīs ģeogrāfijas attīstīt, un mums ir jābūt pārskatam, kur ir kompetence un kur ir vienkārši kaut kādas biznesa muļķības, kuras iznīcina un rada katastrofas. Ja? Un nu šeit ir visas tās sistēmas, par tām mēs nepaspēsim šodien runāt. Bet es jums gribētu piedāvāt šo apziņu, kad ekonomikas profesors Maikls Hudsons būs māja beigās Latvijā. Un ļoti vērtīgi viņam ir milzīgi izšķiroši kompetenci jautājumos par, piemēram, tādu līdzekļu kā zemes vērtības nodoklis, kas veicina zemes izmantošanu un apstrādi vietēju iedzīvotāju interesēs un iekšējā tirgus plaukšanai. Ja? Un par to, ka Baltijas valstu kolonizācija, kas ir arī mūsu kodola atkritumu kolonizācijas rezultātu radījusi. Ja? Viņš diskutē pilnīgi atklāti šos jautājumus, un kad Latvijas finansiāli parazitāru struktūru vadā un Skandināvu banku uzspiestais feodālisms. Jāsaka, tas ir jāsāk par to runāt, un tad jau visu mēs varēsim sakārtot. Un tātad es jau esmu pārliekojis savu laiku, bet uzmanības centrā tātad bija Baltijas jūra kā pasaules radioaktīvākā legalizētie kodola katastrofu vēsturiskie piemēri un kodola atkritumu galējo glabātumu veidošana mūsu reģionā, Eiropas atomskaldīšanas centrs plānotais. Un, protams, tas, ka mums vajadzētu izmainīt šo projektu neietekmētās valsts status, par ko jūs varat parakstīt deklarāciju tur. Un tad es vēl pateikšu to, ka šajā deklarācijā, kas ir tā, ja jums kāds punkts nepatīk, ja, šeit ir A, B, C, D, E un 1, 2, 3. Jūs varat šeit parakstīt
nepiekrītat tam vai tam punktam pierakstīt, ja? Bet ka jūs visā visumā atbalstat visu pārējo. Un jaunas ekoloģo-sociālās sistēmas nepieciešamība piecināt sabiedrības aizsardzībai no potenciāliem legalizētiem korupcijas draudiem. Un tad mēs sakārtosim mūsu reģionu. Un paldies par uzmanību.